Hermētisms ir sena filozofiska un okulta tradīcija, kuras pamatā ir 7 principi, kas aprakstīti darbā The Kybalion. Šie principi nav tikai teorētiski jēdzieni, bet gan praktiski rīki, kurus var izmantot ikdienā, lai uzlabotu iekšējo pasauli un apzināti radītu savu realitāti. Lūk, 7 hermētisma pamatprincipi un to praktiskais pielietojums. Mentālisma princips – viss ir prāts, visums ir mentāls. Šis princips vēsta, ka mūsu domas veido realitāti un viss pieredzētais sākas apziņā. Praktiskais pielietojums – no rīta vai vakarā mierīgi apsēdieties un vizualizējiet savu dienu tieši tādu, kādu to vēlaties. Var izmantot afirmācijas, piemēram, es esmu savas realitātes radītājs. Mans prāts ir mierīgs un stiprs. Otrais atbilstības princips – kā augšā, tā apakšā. Visums darbojas caur harmoniju starp dažādiem eksistences līmeņiem, mikrokosmos, mūsu iekšējā pasaule atspoguļo makrokosmosu. Praktiskais pielietojums – novērojiet dabu vai savu ķermeni un uzdodiet jautājumu, ko tas man atspoguļo. Piemēram, mākoņi debesīs var atgādināt par jūsu iekšējām domām vai emocijām. Trešais vibrācijas princips – viss vibrē. Nekas visumā neatrodas miera stāvoklī, katra matērijas un enerģijas forma vibrē. Mūsu iekšējo stāvokli ietekmē domu un emociju frekvence. Praktiskais pielietojums – klausieties harmonisku mūziku vai dabas skaņas. Veiciet apzinātu elpošanu 3–5 minūtes, sajūtot, kā viss ķermenis vibrē. Ceturtais – polaritātes princips – visam ir pretstati. Viss dzīvē ir duāls – gaisma un tumsa, karstums un augstums, mīlestība un naids. Izpratne par polaritāti ļauj pārveidot, transmutēt savu enerģiju. Praktiskais pielietojums – kad jūtaties negatīvi, pajautājiet sev, kur ir pretējais pols. Apzināti aktivizējiet pretējo enerģiju ar domu vai rīcību. Piektais ritma princips – viss plūst. Dzīve seko cikliem un ritmiem, līdzīgi kā paisums un bēgums vai kāpumi un kritumi. Apzinoties šos ritmus, mēs varam virzīties saskaņā ar dabu, nevis tai pretoties. Praktiskais pielietojums – 5 minūtes vērojiet savu elpu. Pieņemiet, ka viss nāk un iet, un mēģiniet atslābināties šajā dabiskajā ritmā. Sestais cēloņu un seku princips – nekas nenotiek nejauši. Katra darbība, doma un emocija rada cēloni, kas agrāk vai vēlāk rada sekas. Apzināti radot cēloņus, mēs kļūstam par sava likteņa saimniekiem. Praktiskais pielietojums – veiciet kādu mazu labu darbu, negaidot neko pretī. Vakarā pierakstiet 3 darbības, ar kurām esat radījis pozitīvus cēloņus. Septītais dzimuma princips – vīrišķais un sievišķais ir visā. Katrā cilvēkā eksistē aktīvā vīrišķā un uztverošā sievišķā enerģija. Līdzsvars starp tām ir atslēga uz radošumu un harmoniju. Praktiskais pielietojums – meditācijas laikā sajūtiet vīrišķo enerģiju ķermeņa labajā pusē un sievišķo kreisajā. Iztēlojieties, kā abas enerģijas saplūst jūsu sirdī, radot iekšēju līdzsvaru. Jāatcerās, ka hermētisma principi nav domāti tikai lasīšanai vai intelektuālai izpratnei, tie atdzīvojas caur pieredzi. Jo vairāk mēs tos apzināti pielietojam ikdienā, jo skaidrāk sākam sajust saikni starp savu iekšējo pasauli un ārējo realitāti. Hermētisms aicina uz atbildību, līdzsvaru un apzinātību, atgādinot, ka pat vismazākās domas un rīcības ir daļa no lielāka veseluma. Izzinot sevi, mēs izzinām visumu, un šajā procesā pamazām kļūstam par apzinātiem savas dzīves līdzradītājiem.